kaut kādus, lai tādu, tādu kaut kāda būtu atšķirība būtu. Un uzdūrāmies skolā, tur gļēbām, jo viņš pa visiem punktiem kaut kā krīt ārā, viņš bija kaut kāds tās nestandarts. Un mēs tad palūdzām tur atnāk pie mums, un ar vecāku viņš atnāca, un tie vecāki nekādīgi no viņa negribēja šķirties. Mēs tikai ļauj tā parunāt ar to gļebu kaut kur tā, zem 4 acīm, 2 tā tikai. Viņi ļoti negribēja, tomēr mēs sarunājam, un tad Gļebs izšauja visu savu tirādi, ko viņš domā par dzīvi, ka viņam te Latvijā nav ko darīt, ka viņam mašīnas patīk, ka viņš drīzāk māk Amerikā atrastos, nevis Rīgā. Vispār viņam bija viedoklis. Un tā mēs atradām Gļebu, un Kārli kaut kas, visiem kaut kas notika, kaut kādā, teiksim, Piebalgā, Aneta, vai ne, vecmāmiņa un mazbērns, vai ne, un mazbērniņš, vai ne, tur klasē, tur paliek pēdējais, un viņam vecamām tur atnāk pakaļ, aizbrauc ar autobusu, izkāpt atkal tādu situāciju, jo Latvijā daudz tādu bērni, kur vecāki strādā ārzemēs un vecāki viņus pieskatiem. Un tā mums izkristalizēs tie 5 bērni. Jā, vēl viens bērns bija tur, Jūrmalā tur radās, Rojā vēl viens zēns parādījās, kurš bija mantojis tīklus no vecā tēva, viņam vajadzēja kļūt par zvejnieku, ja. Lūk, un tad, kad mēs viņus visu atradām, tas cilvēku skaits bija vairāk, tas nebija kādi 5, tas bija kādi 15, un saprotiet, notiek kaut kāds tāds process iekšējs, kuras nevar noformulēt, bet iekšējā balss pasaka, ka šitas mums var noderēt. Un mēs pakļāmies iekšējai balsī un atlasījām viņus. Un izrādās, ka ar viņiem viss kaut kas notiek, un visiem ir interesanti, un mēs neesam kļūdījušies atlasot šos bērnus. Viņiem dzīve pietiekoši sarežģīta, lai būtu jums interesanti un redzētu kaut kādu priekšstatu iegūt par to, kas notiek ar bērniem mūsu laikos un kā viņi domā, ko viņi spriež, jo mēs personīgi esam ieguvuši ļoti lielu pieredzi, un tie materiāli, kas safilmēti, viņi jau paliek, viņi krājās, viņi jau nepazudīs, tā kā 100 stundas, ja mēs safilmējam, tur kā pusotru ieiet, tas pārējais viss paliek, un tās arī tā ir dzīve, tā ir viņu dzīve, zem citām šķautnēm varbūt, ja, kas varbūt vēlāk kaut kā atsauksies vai būs kaut kāds turpinājums, kāda īpašība varbūt parādīsies, mēs nezinām, jo tas process nav beidzies, tātad viņi ir izturējuši to 7 gadus, un tagad, kā viņi saka, pēc 5 gadiem jau jāfilmē, un tas jau nozīmē to, ka varbūt situācija, ka varbūt vienotrai meitnei jau pašai mazbērniņš, kaut kāds bērns ir jau tā kā, tad šausmīgi tādi interesanti procesi notiek, un mēs tā ceram, ka viņi arī paliks, varbūt, kad mums izdosies pa viņiem uzfilmēt vēl un vēl.